Finanšu ministrija, piesaistot biedrību iekšējo auditoru institūts un pieaicinot profesionālus risku vadības ekspertus, ir izstrādājusi risku vadības ieviešanas rokas grāmatu. Tajā ir apkopot un strukturēti atspoguļot informāciju par publiskajam sektoram raksturīgajiem riskiem. Savukārt, rokas grāmatas pielikumos digitālā veidā ir iekļautas metodiskas veidlapas, lai tas būtu ērti un ātri ieviešams praktiskajā darbībā. Šo rokas grāmatu un digitālās veidlapas var atrast Finanšu ministrijas mājaslapā sadaļā Iekšējā audita politika. Šajā sadaļā sniegsim ieteikumus, kā pārvarēt dažādus izaicinājumus, kas bieži vien var rasties, ieviešot vai pilnveidojot risku vadības sistēmu iestādē, un būtu jāņem vērā, plānojot risku vadības pārmaiņas. Risku vadība ir daļa no iestādes kopējās iekšējās kontrolas sistēmas un saistīta ar daudziem citiem procesiem iestādē, kas darbojas, izmantojot risku informāciju. Tādējādi svarīgi ir saprast, kā risku vadības var tikt sasaistītas ar šādiem procesiem. Visdrīzāk jūsu iestāde nav pirmā un vienīgā, kas saskaras ar dažādiem klupšanas akmeņiem, ieviešot risku vadību, un līdz ar to noteikti ir iespējams gūt padomus un ieteikumus, veikt pieredzes apmaiņu ar citām iestādēm vai uzņēmumiem, lai uzzinātu, kā visveiksmīgāk pārvarēt risku vadības ieviešanas šķēršļus. Nereti pret risku vadību ir skepse, vai arī tā tiek neatbilstoši virspusēji piemērota, tādējādi radot šaubas par šīs funkcijas liederību un pievienoto vērtību. Noteikti mēdz būt objektīvi iemesli, kad risku vadības veiksmīgai ieviešanai pastāv šķēršļi vai resursu ierobežojumi. Taču mēdz būt arī negatīva attieksme gan no vadības, gan darbinieku puses, veidojot neobjektīvu un nepietiekamu risku vadības izpratni. Tādos gadījumos ir iespējas mācīties no citu kļūdām un mēģināt veiksmīgi tās ieviest risku vadībā. Bieži vien var būt nepietiekami un neregulāri paredzēti darbinieku resursi, kas darbotos risku vadībā. Šādos gadījumos ieteikums ir iesaistīt visu iestādes vadību. Tas ir vadības komandu lēmumu pieņemšanā par risku vadības funkcijas ieviešanu. Tas nepieciešams, lai būtu vienprātība par nepieciešamību un resursu nodrošināšanu. Runa te ir gan par laika, gan darbinieku resursiem. Otrs ieteikums ir noteikti mērķus un rezultātus, ko sagaida no risku vadības. Tas ietver arī risku vadītājiem un tā tiešajiem vadītājiem uzdotos vērtējumos uzdevumus konkrētajā laika periodā. Lai risinātu neregulāru darbinieku resursu pieejamību risku vadībai, iesakām skaidri noteikti risku vadības organizatorisko piederību. Ir būtiski atbildīgo par iestādes risku vadību pakļaut augstākajam vadības līmenim. Un vēl noteikti iesakām nesākt ar pārāk lielu risku vadības procesa apjomu uzreiz, neizvirzīt kā mērķi vidējā vai augstākā riska vadības brieduma līmeņa sasniegšanu sākotnējā periodā, lai nepārslogotu risku vadībā iesaistītos darbiniekus. Iesakām uzlikt visiem risku vadībā iesaistītajiem samērīgu slodzi, pakāpeniski ieviešot riska vadību. Nākamais izplatītais klupšanas akmens ir tas, ka risku vadība var tikt uztverta kā atbilstības jautājums. Tas ir uzskats, ka ja jau iestāde atbilst visiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, tad riski faktiski nepastāv vai arī nav īstenojušies. Līdz ar to tiek uzskatīts, ka nekādus riskus nebūs iespējams identificēt, jo iestādes darbība atbilst visām normām. Šo šķērsli var apiet demonstrējot un pamatojot risku vadības nepieciešamību. Ir nepieciešams pārliecināt iestādes darbiniekus iesaistīties risku vadībā. To var darīt, uzsākot risku vadību ar kādu pilotu projektu, jeb kādu procesu, kas ir ļoti svarīgs iestādei. Vai arī uzsākt risku analīzi ar iestādes vai citu iestāžu iepriekš pieļautajām kļūdām vai incidentiem. Tādā veidā var izmantot risku vadību, lai nepieļautu iepriekš notikušās kļūdas vai incidentus. Vēl, lai mazinātu šo šķērsli, ir nepieciešams mainīt uzskatus, ka iestādēs nav būtisku risku vai tikai standarta riski. Piemēram, personāla, korupcijas un krāpniecības vai budžeta pieejamības risku grupās no iestādes prakses parādīt gadījumus, kad riski ir īstenojušies.
Iespējams, ka šim nolūkam nepieciešams piesaistīt ārējos neatkarīgos ekspertus, vismaz sākotnēji, kamēr darbiniekiem izveidojas vienota izpratne par riskiem un to definēšanu. Nākamais risku vadības šķērslis var būt tāds, ka iestādē var nebūt nodefinēti skaidri mērāmi un pietiekami izaicinoši mērķi. Līdz ar to nav iespējama pozīcija un vērtējums par riskiem, kas varētu negatīvi ietekmēt šo mērķu izpildi. Līdzīga kļūda ir arī negatīvajā attieksmē, kā tikai privātajā, tā skaitā finanšu sektorā, var būt izvirzām konkrēti un pietiekami izaicinoši mērķi. Un tādēļ maldīgs ir uzskats, ka privātajā sektorā, atšķirībā no valsts sektora, arī būtu vairāk jāpielieto risku vadība. Arī šajā gadījumā ieteicams atzīt un apkopot informāciju par iestādes vai citu organizāciju pieļautajām kļūdām. Tas ir riskiem, kas ir īstenojušies. Tas veicinātu risku identificēšanu arī jūsu iestādē, jo praksē būs redzams, ka riski tomēr mēdz iestāties. Lai atvieglotu risku identificēšanu, var ieskatīties rokas grāmatā, iekļaujot risku piemēros. Tas ļaus pēc iespējas konkrētāk un precīzāk definēt riskus. Ikdienas operatīvo risku pārvaldība var ātrāk un praktiskāk sniegt taustāmus rezultātus un iegūmus iestādes darbiniekiem, lai tie novērtētu risku vadību. Bet tieši tikpat svarīga ir sistēmisku risku apzināšana un mazināšana. Pakāpeniski to risināšanu arī var ļaut saskatīt risku vadības pienesumu pārdomātas iestādes pārvaldībā. Kā vēl vienu izplatītu risku vadības klupšanas akmeni varam minēt to, ka riski netiek pietiekami precīzi definēti. Tie tiek noteikti bez cēloņiem un sekām. Šādos gadījumos riski bieži vien atspoguļo jau esošus negatīvus apstākļus vai faktus. Tie netiek tālāk izvērsti un analizēti un netiek apzināti potenciālie riska scenāriji. Citkārt, īpaši risku vadības ieviešanas sākuma stadijā riski tiek definēti pārāk plaši augstā virsrakstu līmenī. Tādējādi nav iespējams tiem identificēt risku mazināšanas pasākumus, kurus konkrētā iestāde, tās struktūra vienība vai kāds no vadītājiem varētu ieviest. Piemēram, personāla nepietiekamības risks, kiberdrošības risks. Šādi virsraksti nav uzskatāmi par precīzu riska formulējumu, jo tie neapraksta riska scenāriju, nezināmo negatīvo apstākļu ietekmi un potenciālās sekas, kā arī tie nav pietiekami konkrēti. Tas ir īpaši raksturīgi valsts iestādēm, kas riskus definē savas nozares politikas mērķu un iespējamo nozares sistēmisko risku līmenī. Tādēļ, ka šādi riski ir pārāk kompleksi, iespējams tie ir valsts līmeņa riski un nav mazināmi vienas iestādes ietvaros. Lai no tā izvairītos, īpaši svarīgi ir precīzi aprakstīt risku vairāk kārt uzdodot jautājumus, un kas no tā, kas negatīvs var notikt šo apstākļu rezultātā. Ir jāmēģina skaidri noteikt riska cēloni, uz kuru vērst riska mazinošās darbības. Pēc identificēšanas vienmēr apskatiet aprakstīto risku, lai pārliecinātos, ka tajā ir nenoteiktības un varbūtības faktors. Tas ir risks neapraksta jau esošu negatīvu apstākli, bet to, kas varētu notikt, pateicoties šim negatīvajam apstāklim. Risku vadības rokas grāmatā ir minēti vēl daži izplatītākie šķēršļi, ar ko iestādes var sastapties, ieviešot risku, vadību un ieteikumi to mazināšanai. Jebkurā gadījumā iesakām jums droši izmantot citu iestāžu un organizāciju jau esošo pieredzi risku vadības ieviešanā un iedrošināt. Jūs noteikti neesat pirmie un vienīgie, kam rodas kāda aizķeršanās risku vadības funkcijas sakarā, un šīm situācijām noteikti ir iespējamie risinājumi. Līdzīgi kā teicienā, viens nav cīnītājs. Risku vadība nav atrauta no citām iestādes pārvaldes funkcijām. Risku vadība ir cieši saistīta ar kvalitātes vadību, procesu vadību, darbības nepārtrauktību, iekšējo auditu, iestādes strateģisko plānošanu un mērķu noteikšanu un citām funkcijām. Tādēļ ir ieteicams nodrošināt to, ka darbinieki, kas iesaistīti šajos procesos, sadarbojas un regulāri apmainās ar informāciju. Daži piemēri, kas parāda, kā risku vadība var būt sasaistīta ar citiem procesiem. Iekšējās kontrolas sistēma ir ietvars, kas nosaka iestādes pārvaldību kopumā, un risku vadība ir tikai viens no tās elementiem. Citi būtiski iekšējās kontrolas sistēmas elementi ir komunikācija,
kontrols un kontroļu vide un iestādes uzraudzība kopumā. Līdz ar to, ja iestādē ir paredzēts nodrošināt iekšējās kontrolas sistēmas esamību un darbību, risku vadība ir nepieciešama. Kvalitātes vadībā parasti izmanto dažādus kvalitātes rādītājus un standartus, nosaka zināmas prasības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem vai realizētajiem procesiem. Risku vadība var izmantot jomas, kurās ir noteikts kvalitātes prasības un konkrētus rādītājus, kas liecina par to, vai kvalitātes prasības ir ievērotas, kā iedvesmas avots un indikators potenciāliem riskiem. Kā arī kvalitātes vadības nolūkos veiktās kontroles liecina par riskiem, kas tiek pārvaldīti. Attiecīgi, kur ir kontroles, tur noteikti ir arī riski, un var vērtēt, vai kontroles ir pietiekamas, lai riski nepieaugtu. Ja iestādē ir ieviesta procesu vadība, procesi ir aprakstīti, strukturēti pēc vienāda formāta, varbūt pat tiek regulāri veikta efektivitātes analīze un aktualizēšana, tad šo funkciju var izmantot risku identificēšanai un analīzei. Izskatot procesus, var mēģināt nonākt pie riskiem, kas tos var ietekmēt, kā arī paredzēt procesu soļos nepieciešamās kontroles. Darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, apzinot scenārijus, kas var ietekmēt iestādes darbību, veicamā analīze faktiski ir risku identificēšana un prioritizēšana. Apvienojumā ar izvērtējumu par to, cik kritisks ir katrs scenārijs un pārtraukums, tāpēc būtības ir risku analīze. Un tālāk tas, kādas alternatīvas un pagaidu risinājumi ir pieejami, lai iestādes darbu atgrieztu ierastajā ritmā. Faktiski ir risku mazināšanas pasākumi. Riskos balstīta domāšana var palīdzēt iestādēji sagatavoties dažādiem darbības nepārtrauktības scenārijiem. Līdzīgi ir ar krīžu vai incidentu vadību. Kad tie ir notikuši, risku vadības un analīzes principus var izmantot, lai mazinātu turpmākās sekas un pēc iespējas optimāli reaģētu uz notikušo. Reaģēt uz incidentiem var no dažādiem aspektiem. Cilvēku, vides vai datu drošība, reputācija un komunikācija, tehniskie risinājumi un darbību koordinēšana. Tātad risku vadība palīdz sagatavoties darbības nepārtrauktības scenārijiem un krīžu situācijām. Protams, nenoliedzami ir arī iekšējā audita saikne ar riska vadību. Pavisam noteikti abas šīs funkcijas iegūs no regulāras informācijas apmaiņas. Risku vadības funkcija var atbalstīt iekšējo auditu ar potenciālo auditējumu tēmu noteikšanu, savukārt audita konstatējumi var norādīt uz papildu riskiem un risku pārvaldības efektivitāti. Ja jūsu iestādē ir izveidotas specializētas funkcijas attiecībā uz operatīvo darbības vai strateģisko plānošanu, kā arī attīstību lielo projektu vadību, risku vadības funkcija noteikti var sniegt tām atbalstu. Tas ir tādēļ, ka jau plānojot iestādes darbu, nosakot mērķus, ir vērts paralēli domāt par riskiem. Tas pats attiecas arī uz dažādiem attīstības projektiem. Ir ļoti noderīgi tajos jau laicīgi domāt par riskiem un risku pārvaldību. Līdz ar to šāda veida funkcijām būtu jāsadarbojas ar risku vadību. Runājot par informācijas sistēmām un IKT pārvaldību, arī šī joma ir saistīta ar risku vadību. Protams, tā ir savi specifiskie risku un drošības standarti un modeļi. Taču risku vadītājs un IT vadītājs noteikti var sadarboties metodiskajos jautājumos, kas attiecas uz IKT risku pārvaldību. Risku vadībai var izmantot informācijas sistēmas atbalsta risku informācijas apkopošanai, uzturēšanai un komunikācijai. Ļoti iespējams, ka mazākās iestādēs vai risku vadības ieviešanas sākuma stadijā risku reģistriem, mazināšanas pasākumu plāniem, riska statusu uzraudzībai varētu izmantot vienkārši jebkādu no dokumentu formātiem, piemēram, Microsoft Word un Excel. Taču ir arī salīdzinoši ērtas un pieejamas informācijas sistēmas, ko var izmantot risku vadībai. Svarīgi ir pastrādāt ar risku vadību, lai saprastu, kādu funkcionalitāti un datus jūs vēlaties, un jums ir nepieciešama uzkrāt risku vadībai. Pirms jūs ieguldīsiet liels laika, finanšu resursus specifiskas risku vadības sistēmas izstrādei vai iegādei. Ja jūsu iestādē jau ir kāda informācijas sistēma, kurai ir risku vadības modulis vai citu ērti pielietojami, pielāgojumi un no jauna izveidojami moduļi, iespējams tos var izmantot risku vadībai. Jebkurā gadījumā risku vadības atbalsta informācijas sistēma ķersies klāt tad, kad jau esat definējuši, kādu saturu vēlaties redzēt šādā informācijas sistēmā, kam paredzēts ar to strādāt
un tam līdzīgi. Lūk daži jautājumi, ko ir vērts apsvērt pirms izvēlēties informācijas sistēmu risku vadības atbalstam. Kādus datus par riskiem vēlaties uzkrāt? Piemēram, vai visu risku reģistru, vai tikai atsevišķus tās datu laukus? Cik plašs lietotāju loks strādās ar šo informācijas sistēmu un vai tiem būs dažādas pieejas tiesības un pienākumi? Tas noteiks to, vai un kuri datu lauki būtu ar ierobežotu pieejamību, kam būtu tiesības tos mainīt. Noteikti jāvienojas arī par to, kas nosaka gala vārdu, tātad veido risku vadības datu gala versiju, veicot izmaiņas. Nākamā tēma, ko izpētīt, ir, vai jūsu iestādē jau ir kāda informācijas sistēma, ko varētu izmantot vai pielāgot risku vadībai. Dažreiz grāmatvedības, darba izpildes vadības, projektu vadības vai citās informācijas sistēmās jau ir gatavi risku vadības moduļi vai iespēja izveidot savu moduli, kurā izveidot risku reģistru vai atskaiti par riskiem. Tādā gadījumā jums nebūs jāiegādājas vai jāizstrādā sistēma pilnīgi no jauna. Vēl ir svarīgi saprast, cik regulāri plānojat aktualizēt risku datus. Mēs iesakām risku datus uzturēt aktuāls pastāvīgi. Piemēram, reizi ceturksnī pārskatot būtiskākos riskus vai tiem, kuru mazināšanas pasākumiem tuvojas termiņi. Atkarībā no tā, cik bieži plānojat aktualizēt datus, būs jānosaka risku datu formāts un pieejas tiesības informācijas sistēmai. Un visbeidzot, noteikti jāpadomā, ar kādām citām funkcijām un procesiem, kas jau izmanto informācijas sistēmas, vēlaties un varat sasaistīt risku vadības informācijas sistēmu. Piemēram, ar procesu vadības informācijas sistēmu, sasaistot riskus ar konkrētiem procesiem vai pat to soļiem. Ar iekšējā audita informācijas sistēmu, sasaistot audita konstatējumus ar riskiem un to mazināšanas pasākumiem. Un tam līdzīgi. Pirms ieguldīt laika un finanšu resursus tieši jūsu iestādē paredzētas risku vadības informācijas sistēmas izveidei, ir ieteicams pirms tam kādu periodu pastrādāt ar risku vadību bez informācijas sistēmu atbalsta. Piemēram, iziet vienu risku vadības procesa ciklu. Tādējādi jums būs labāka izpratne par to, kādu informāciju un kādā formātā par riskiem un to mazināšanas pasākumiem vēlaties uzkrāt. Cik plašu darbinieku loku jūs plānojat iesaistīt un varat iesaistīt risku informācijas uzturēšanā, kas attiecīgi ietekmēs lietotāju skaitu un piekļuves tiesības risku vadības informācijas sistēmai. Kā arī izpētīsiet jūsu iestādē jau esošās vadības atbalsta informācijas sistēmas, un varbūt kādā no tām jau ir riska vadības modulis, ko varat pielāgot vai ir iespējams izveidot pielāgotu darba virsmu, kas faktiski satur visu risku vadībai nepieciešamo. Dārga un detalizēta informācijas sistēma noteikti nav priekšnosacījums un obligāta vajadzība veiksmīgai risku vadībai. Taču ar laiku risku vadībai attīstoties, tā var būt noderīgs atbalsts, jo informācijas sistēma var palīdzēt uzturēt datus vienkopus, vieglāk atsekot izmaiņas, garantēt skaidru piekļuvi aktuālajai informācijai darbiniekiem, kam interesē kāds konkrēts risks un tam līdzīgi. Šis risku vadības ieviešanas materiāls ir viens no vairāku video sērijas. Pārējie ir pieejami Finanšu ministrijas mājaslapas sadaļā Iekšējā audita politika.